Labvakar, labvakar visiem! Labvakar! Turpinām mūsu stāstu sēriju. Par jaudīgo, superīgo projektu Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas startēs jau tūlīt. Principā viņš jau ir startējis, bet vēl līdz 7. janvārim ir iespēja pieteikties, pievienoties. Un tā kā es vēlējos vairāk, lai jūs uzzinātu, ko tad mēs varam iegūt šajā projektā, jo tās tomēr ir 90 dienas, un kas ir tie ieguvumi, un par cik jau jūs tā kā manus rezultātus vairāk vai mazāk jau ziniet, es šajās dienās ļoti vēlos uzrunāt cilvēkus, kuri arī ir piedalījušies, izgājuši šo projektu, un lai viņi padalās šajā pieredzē, kā viņiem ir gājis, un šovakar uz sarunu es esmu aicinājusi ļoti šarmantu, fantastisku, gudru, enerģisku sievieti. Viņa ir starptautiskā uzņēmuma komercdirektore Marika Lustiga. Marika, vai tu man šeit esi? Tā, Marika ir. Marika, jā, tā tūlīt es tevi mēģinu pievienot. Jo Marika mums tātad ir izgājusi projektu turpina iet, un jā, mēs to savienojamies. Sveika! Čau! Sveika, Saulīt. Jā, redz, ļoti veiksmīgi izdevās, brīnišķīgi. Jā, super. Es laikam varu nedaudz tuvāk pavirzīties, un tu laikam mazliet vari tālāk. Jā. Man tālāk, jā, labi, tūlīt. Jā, citādi es esmu maziņa tāda ekrānā, un tu ļoti tuvu. Jā, šitā noteikti būs labāk. Varbūt nedaudz telefonu uz augšu man lietiņu, un būs labi. Ir ok? Ļoti labi. Jā, ir ok. Super. Marika, man ļoti liels prieks, ka tu piekriti padalīties savā pieredzē. Un pirmais mans jautājums būs šāds. Tātad vispār kāpēc tu atnāci uz šo projektu? Kas bija tas uzrunājošais? Kāpēc tev vajadzēja būt šajā projektā? Patiesībā tur tas stāsts ir ļoti garš, un es īsti negribu nogurdināt, bet tas sākums bija tam, ka es meklēju vispār daudzi no mums, kas jau šajā projektā ir nākuši un daudz ko darījuši. Tas sākums ir meklējam veselības problēmu risinājumu. Ja? Es nebiju nekāds izņēmums, es biju saslimusi ar laimes slimību un vēl visādas citas lietas, un es izgāju antibiotiku kursu, un tad, kad es viņu biju izgājusi, satiku cilvēku, kurš tajā laikā arī bija saslims ar šo laimes slimību, un redzēju, kādas viņam ir komplikācijas šim cilvēkam. Un tas man tā nedaudz sabiedēja, un es sāku interesēties. Es sapratu, ka antibiotiku kurs bez tā nekā, tā ir kaut kāds, laikam, 10 dienas, vai cik tur viņa bija, un es domāju, ko tālāk. Ja, kā pasargāt sevi un ko tālāk. Un meklējot informāciju internetā, visur, kur es ļoti bieži uzdūros tam, kad tiek rakstīts, kad ir nepieciešams attīrīt organismu, ja? Jo patiesībā mūsu organisms ir ārkārtīgi gudrs, un ja viņam ir viss nepieciešamais, viņš pats spēj gan restartēties, gan savest sev kārtībā un tā tālāk. Un, daudz redzēju informāciju par attīrīšanos. Un tad es sāku meklēt, kur tad, kā tad, ja tas vārds attīrīšanās, nav tā, ka nebija par to neko dzirdējis, bet es vairāk biju pieradusi, man mājās ir dzīvnieks, kas sunītim nopēr kādu tabletīti, iedod viņam tabletīti, uzskat, ka tu esi viņu atārpojis, un tas bija arī viss, ko es zināju par attīrīšanos, jā. Lūk, un meklējot šo te informāciju un risinājumu savām problēmām, es arī saskāros, un pirmo reizi uzzināju par Coral klubu un pirmo reizi arī uzzināju par šādu te projektu. Šis projekts burtiski uzradās tajā brīdī, kad visvairāk vajadzīgs. Tā kā, ja tagad kāds mūs klausās, ticiet man, jūs ne jau tāpat vien tagad mūs dzirdat, jā? Dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek, jā? Un arī man atnāca šis projekts tajā brīdī, ka man tas bija ļoti vajadzīgs. Jā, un tad tas bija 2 gadi atpakaļ, kad es pirmo reizi nolēmu, kad es piedalīšos šajā projektā 90 dienas, jā, man patīk pamatīgas lietas dzīvē, pārbaudītas pamatīgas lietas, jā, nevis tur uz nedēļu kaut ko pamainīt, bet tā kārtīgi pieiet lietām. Un 2 gadus atpakaļ arī es
pirmo reizi izgāju šo te veselības koncepciju un piedalījos šādā te projektā. Un tagad esmu tāpat kā tu tajā, redzot visu, piedzīvojot visu, izbaudot uz sevi to, kāda ir šī te projekta iedarbība, kādas ir zināšanas, tās pievienotās vērtības, kas tam visam ir klāt, jā, tad, tas bija lieliski, viennozīmīgi, jā, rekomendējami un labi rezultāti man ir vēl joprojām un daudz. Jā, pirmajā reizē bija lielisks rezultāts. Varbūt nedaudz par cik tu teici, ka tu lietām pieeja tiešām tā kārtīgi un nopietni, kam es arī tiešām ticu, tad varbūt kādi bija šie kritēriji, kāpēc izvēlējies tieši Koraļu klubu, šo te mūsu veselības koncepciju, tāpēc, ka patiesībā ir ļoti daudz piedāvājumu šobrīd, vai ne? Protams. Un kas bija tie kritēriji, pēc kā tu izlēmi, ka tieši Koraļu kluba koncepcija, ne Koraļu kluba koncepcija, bet tieši ar Koraļu kluba produktiem tu iziesi šo te koncepciju? Jā, tad taisnība nav tā, ka ir tikai viens vienīgs šāds piedāvājums tirgu, un es jau pēc savas profesijas esmu izvērtētājs, un to mēs saucam par tādām profesionālām blaknēm, kad man viss ir jāpārbauda, man jāsaprot, es ļoti labi orientējos gan produktu kvalitātes certifikātos, gan to, kā izprast pēc atsauksmēm un arī pēc kaut kādām reklamācijām, kas notiek tirgu, jā, lai varētu izvērtēt gan projektus, gan produktus, gan arī pašu kompāniju, jā. Šī ir Kanādā dibināta kompānija, kura ir tik tiešām gan ražotnes, gan tā kā servisi, jā, un arī mārketingi ir tik daudzās valstīs, jā, visā Eiropā, jā, šis ir ļoti liels uzņēmums, kurā var pārliecināties par to, kā tas rūpējās gan par kvalitāti, gan par produktiem, un to, ka šeit ir šiem te visiem paku risinājumiem, ar ko ir unikāli tieši Koraļu klubi, un arī šis te patiesībā projekts ir tas, kad uzturbagātinātāji ļoti daudziem patiesībā ražotājiem, un ir arī visādas tējas un visādas pieejas un eļļas un viss kaut kas, bet tas unikālais, kas man piesaistīja uzreiz uzmanību, ir tas, kad ir izveidoti paku risinājumi, kad zinātnieki ar nutricionologiem, ar bioķīmiķiem ir izveidoši sapratuši, kāds kopums ir nepieciešams, lai varētu kaut kādām mūsu ķermeņa funkcijām dot restartu, ja? Jo mums jau dažādas situācijas cilvēkiem. Vienam ir ar zarnu traktu problēmas, citam varbūt tās nervu sistēma uzdod, ja? Kādam varbūt tās locītavas, kā saka, dažādas sistēmas tiek traucētas, un mēs jau meklējam tos risinājumus tad, kad viņas tiešām ir traucētas, ja? Latviešiem ar to preventivitāti nav tā, ka mēs ārkārtīgi aizrautos, to mums vēl jāpamācās no daudzām Eiropas valstīm, preventīvi risināt. Ja? Mēs jau risinām tad, kad kāds klauvē. Diemžēl. Ģimenes ārsta durvīm, ja? Tad, kad ir problēmas. Ja? Lūk, un tad šie te paku risinājumi man ārkārtīgi, tas, kad jau ir izdarīts, un tas nav kaut kāda viena cilvēka viedoklis, kā tam vajadzētu būt, ja? Bet tur ir liels kopdarbs. Lūk, un šis te projekts 90 dienās ietver sevī vairākus vienkārši lieliskus paku risinājumus, mēneša programmas, kas ietver sevī konceptuāli fantastisku tādu restarta programmu, ja tā var to pateikt, ja? Un nevēl tas nosaukums tāds ļoti saistoši man arī piesaistīja izmainīt dzīvi 90 dienās, ja? Jo, arī 90 dienas ir patiesībā maza, lai viņu mainītu, bet tas tāds ir tāds brīnišķīgs ceļvedis, tās 90 dienas, tā piedalīšanās, tā čatā, visi cilvēku atsauksmes, to var lasīt projekta laikā, gan speciālistu viedokļus, gan uzzināt daudz ko jaunu. Ja, jo patiesībā, lai mēs justos labi, mēs taču to ļoti labi zinām, kad ir vajadzīgas 4 tādas pamatīgas lietas. Viena tā ir ūdens dzeršana, jo bez ūdens nenotiek nekas uz šīs planētas un vispār dzīvai radībai, ja? Tas ir ūdens, jebkurā gadījumā. Otrs, tas ir uzturs, ko mēs lietojam. Un šeit, protams, arī varētu nākt klāt šeit uzturu bagātinātāji, bet ir ļoti svarīgi, kādu mēs uzturu vispār dzīvē lietojam. Tad kustība, ja? Jo ja mēs
paliekam mierā, tad mūsu muskuļu masa nestrādā un tā tālāk, un bez kustības nekustās līmfa un tā tālāk, ja, tā ir kustība, un pēdējais tas ir prāts, kā mēs paši izturamies, gan pret sevi, gan pret dzīvi, gan pret veselību, ja, un tad šajā te projektā, tad šie te 4 pilāri, viņi tā iziet šiem te 4 lietām arī cauri, jo projekts tas jau nav tikai par to, cik bieži un kādas kapsuliņas jāiedzer un tam līdzīgi. Ja, tas ir tik tiešām interesanta tāda informācijas aprite, viedokļu apmaiņa, zināšanas, ko nevar tā 5 minūtēs tev iedot. Ja, un tā ir dāvana. Tā kā tu sev tikai nopērc šos te paku risinājumus, ja, jo mēs jau tāpat tās daudz ko pērkam, varbūt reizēm pat neapzinoties, vai mums tieši vajadzīgs būtu šobrīd D-vitamīns, lai gan D-vitamīns ir tāpat vajadzīgs Latvijā, jebkuram dzīvojošam, ja, bet ir sistēma, ar kuras palīdzību tu vari attīrīties, restartēt savu ķermeni, un pēc tam būtu ārkārtīgi pārsteigts par to, cik daudzas lietas sakārtojās. Ja, tie rezultāti ir fantastiski, jā. Kā tev, tā man, tā tiem, kas ir piedalījušies šajā projektā, viņi nebeidz pārsteigt, cik tas ir vienkārši patiesībā. Jā. Jā. Tu jau pieskāries arī šim vārdam rezultāti, jo tas ir tiešām tas galvenais, pēc kā nāk cilvēks, un man ir ļoti liels prieks, ka gan tu, gan es, kuras, jā, esam šo koncepciju izgājušas, mēs arī esam šeit palikušas, jo tas strādā, un varbūt nedaudz, jā, vēl par tiem taviem rezultātiem. Es zinu, ka tev bija ļoti labs rezultāts uz svaru. Jā, kā jau es minēju, es patiesībā atnācu, es vēlējos veikt attīrīšanos, un tad, kad pirmo reizi saskāros ar to, arī mana fantastiska mentore, caur kuru es nokļuvu šeit, tāpat kā mēs, kura stāstīja par šo te projektu, kur stāstīja par šiem produktiem, un mums bija pirmā saruna, iepazīšanās tāda saruna. Viņa man teica, ka visā šajā sakārtošanās procesā mēs par daudz ko runājām, gan par to, kādi mani simptomi, gan par šo te laimes slimību. Un tad es uzreiz ātri uzķēru to, ka viņi saka, jā, arī svaru zaudēju, ka ķermenis sakārtojās, ka mēs pareizāk ēdam, mēs dzeram lietojam ūdeni, mums uzlabojās miega kvalitāte, un daudz lietas sakārtojās un arī zaudēja svaru, un tā man visu mūžu ir bijusi liela problēma, jo tas man tāds valsis mūža garumā ar diētām, ar pārspīlēšanu uz daudzām lietām, ja nē, tad nē neko, un tad atkal tu kā nomet to svaru, un pēc tam viņš atkal jojo efektā nāk atpakaļ un tā. Un patiesībā arī, jo mēs vecāki paliekam, tas metabolisms un tā vielmaiņa, viņa nepaliek straujāka. Ļoti daudz cilvēki novēro to, kad daudz grūtāk ir sasniegt tādus svara rezultātus un mainīt šo te vielmaiņu, uzlabot šo te vielmaiņu, ir grūtāk. Un tad es tā pie savas padomāju, ļoti labi. Es gan veikšu šo te organismu attīrīšanos, jo es gribu kaut kā tomēr darboties attiecībā uz šo te laimes slimību, ja, un arī pie viena nometīšu svaru. Un par cik es esmu tāds uzņēmīgs cilvēks, esmu cilvēks, kas darbojās un rīkojās, esmu prasīga, esmu mērķtiecīga. Es jau uzliku tādu augstu latiņu, kad es ievērošu visas rekomendācijas. Ja? Protams, kad var, piemēram, kādas, ja? Tas ir par ūdens dzeršanu režīmu. Es tam piegāju ļoti nopietni jau no pirmās dienas. Pēc tam par uztura rekomendācijām. Ja te uztura rekomendācijās iesaka vispār izvairīties no cukura, jebkādiem cukuru pievienotiem produktiem, nelietot baltos miltus, nerunāt jau par smēķēšanu vai alkohola dzeršanu, rekomendē neēst tur žāvējums, varbūt tās ierobežot kafiju. Es kafiju tajā laikā nedzēru nemaz. Es tā kārtīgi, pamatīgi tam piegāju. Un pat cik es tik tiešām biju izmēģinājusi diezgan drastiskas diētas, un es vienmēr paliku nikna šo te diētu laikā. Man ļoti trūka šis te ēdiens, un es varēju izvērtēt to ārkārtīgi lielo starpību, kad šie te nutrienti, kurus mēs dzeram, es jau diezgan
diezgan ātri sapratu, ka man nav šī niknuma sajūta, viņa palīdz. Es sapratu diezgan ātri, vēlāk es sapratu, ka tam man palīdz lecitīns un dabīgie fermenti, ja, ka man nav arī tā apetīte tik liela un kāra uz saldumiem. Un tā pamazām es sapratu, un daudz arī šeit, ejot šajā projektā, saprot, kā palīdz šie te uzturbagātinātāji. Viņi tik tiešām tev tā kā palīdz tajā visā. Jā, nu, protams, no sākuma ar ūdens dzeršanu man likās, ak, mans Dievs, es jau tā diezgan bieži eju čurāt, es atvainos par tādām detaļām, bet tad no sākuma bija tāda kārtīga šī skriešana. Ar laiku tas normalizējas un izaicinājumi ir šī te projekta laikā. Un katram mums arī tev daudzas citas lietas bija, ja mēs runājam par tavu rezultātu, droši vien tādi klausītāji jau ir dzirdējuši, nu mēs varam to arī pieminēt, es noteikti pajautāšu par taviem rezultātiem, ja? Tad šī veselības koncepcija darbojās uz ļoti daudziem aspektiem vienlaicīgi, tas ir apbrīnojami. Man, piemēram, palīdzēja zaudēt svaru, es pirmo reizi izjautu veselības koncepciju tajos 3 mēnešos, tā kārtīgi izdarot visas rekomendācijas un piesaistot tam tādu arī tonusu ar fiziskām aktivitātēm un pozitīvu domāšanu, ja, es beigās nometu pilnus 9 kilogramus, nu, un vēl pēc tam man turpinājušies tas svara zums, un tas bija tā pārsteidzoši vieglāk kā jebkad, ja, un tam rezultātam klāt nāca tas, ka man nesāp galva, man ir ārkārtīgi liels enerģijas pieplūdums, man ir diezgan tāds darbs, kurš ir stresa pilns, jā, jebkurā gadījumā, jebkāda struktūra vienības vadīšana, tirzniecība, mārketings un viss prasa diezgan cilvēki, piegādes produktu un tam līdzīgi tas viss prasa daudz enerģijas un gadiem ejot, tu saproti, ka tev vairs nav tās jaudas, jā, un tas enerģijas pieplūdums man pilnīgi pirmo reizi, kad izgāju šim projektam cauri, bija tāds sajūta, ka es ir 5 gadiem jaunāka. Tāds enerģijas pieplūdums, to es arī esmu dzirdējis no tevis. Varbūt tu 2 vārdos vēl pastāstīt par savu rezultātu, jā? Kāds tavs iemesls, kad tu pirmo reizi gāji šajā te projektā izmaiņas ir 90 dienās? Kāpēc tu uzsāki šo te projektu? Kas tev pavedināja, vai kas bija tavs iemesls? Gluži tāpat kā lielākai daļai jau problēmas, jau veselības problēmas, jau manos gados, bet tas arī laikam bija jau pirms 2 gadiem, lielākā mana bēda bija arī manas galvas sāpes. Ļoti lielas galvas sāpes, tā kā tāda vates sajūta galvā, ka tu piecelies un tev jau galva jau sāp, tu vispār nevari padomāt, tev nav spēka, tev nav enerģijas, nav jaudas, nav darba spēju kā tādu vienkārši. Arī, protams, šie te miega traucējumi, arī jau pēc tam trauksme jau sāka arī attīstīties, jo es pilnīgi tā kā jūtu, kad, jo man ļoti likās, kā tas var būt, ka manos gados jau sāp galva katru dienu. Man tik tiešām bija katru dienu, man bija tā, lai man ibumetīns ir par rokai, jo es viņu pēdējā brīdī jau es vienkārši sāku viņu lietot jau, nezinu, pa 2 tabletēm dienā. Tas bija ārprātīgi priekš manis. Un, jā, šī te trauksmes sajūta, galvas sāpes lielās un vēl alerģiskas reakcijas man pēkšņi. Man kādreiz mazotnē bija alerģiskais biju. Tad kā vienu brīdi bija viss ok, bet tad pirms 2 gadiem ļoti strauji atkal šīs alerģiskās reakcijas sāka parādīties. Nu, un tad arī, jā, meklēju risinājumus, par cik sapratu, ka dažādi tādi atsevišķi šie te vitamīnu lietošana galīgi man nekur neder, rezultāta nav, arī ne no zālēm, ne no tādiem atsevišķiem vitamīniem, tad ieraudzīju vienu arī šādu te sarunu, kur runāja par galvas sāpēm. Un domāju, vairs jau nav ko zaudēt, izmēģināšu. Un tur arī man bija tāds milzīgs pārsteigums, ka pirmais jau, ko es arī iemācījos, dzert ūdeni. Dzert dzīvu, strukturētu, minerālu vielām bagātu šo te ūdeni. Un man jau liekas, ka man jau no šī te ūdens vien jau sāka tiešām pamazām tā galva skaloties. Jā, un es no tā vairs nešķiros. Nu, principā, tā ir man ikdiena, jā? Ar šo te, jā. Jā, tā būtu. Un tā arī es, principā, jau 1. mēnesī, jau 2. nedēļā jau sajūtu kad aiziet šīs te galvas sāpes. Un pēc tam arī vispārējais pamazām atjaunojās, sakārtojās.
Un arī, jā, šī enerģija, darba spējas, un tik tiešām arī, kā tu minēji, man pat likās, ka ne tikai mans fiziskais ķermenis sakārtojas, bet arī domas un galva kā tāda, ja, kad sāku saskatīt kaut kādas vairāk iespējas šajā dzīvē un tā kā vairāk arī pat ticēt sev, savām spējām, novērtēt sevi. Tā kā, jā, tas izstāv, izmaina dzīvi, jā, ne tikai fiziskā, bet arī šajā te garīgajā un mentālajā līmenī. Jā, un patiesībā, gan tu, gan es esam jau izgājuši vairākas šīs sezonas un arī piedalījušās un vadījušas un rekomendējušas un arī palīdzējuši daudziem iziet arī šos te paku risinājumus katru atsevišķi, ja, jo mums ir mēneša projekti, ja, ar to, kā sākt vispār ir arī iespējas, ir mūsu atslodzes ceturtdienas, un var sakot, ir ārkārtīgi daudz pieejas, jo katram jau liekas, ka šāda te attīrīšanās palīdz kaut kādai vienai konkrētai lietai. Un ja viņš sadzird to atslēgas vārdu, viens cilvēks, piemēram, liekais svars, cits laimes slimība, cits, kad viņam ir ādas problēmas, jā, tās alerģijas. Mums arī ir cilvēki, kas ir nākuši ar depresijām un mentālām veselībām, ar hormonāliem traucējumiem, jā, ar tiešām tādām galvas sāpēm, kuras jau vairs nevar nosaukt par sāpēm, tas jau ir kaut kas pilnīgi nopietnāks, jā, un ka tas viss patiesībā spēj sakārtoties ar šādu te restarta programmu, lielu veselības koncepciju, ja? Un līdz ar to ir ārkārtīgi grūti tādā vienā sarunā izstāstīt to amplitūdu, ko mēs redzam, ja? Šeit patiesībā, kā jau mēs sakam, arī patiesībā nevajadzētu sākt tikai tad, kad ir problēmas, ja? Jo mēs saprotam, ka 5 gadus pirms slimības ir tad, kad mēs kaut ko nedaram, tikai pēc 5 gadiem ir jārūpējās par to, lai tev nebūtu tā slimība, ja? Es kā jau sākumā minēju par to preventīvo risinājumu, ja? Jā. Jo labi, kā saka, dzīvot veselīgu dzīvesveidu un rūpēties par savu organismu, par savu pašsajūtu un labsajūtu vajag tad, kad tu jūties normāli. Ja, domāt, ko mēs ēdam, domāt, ko mēs dzeram, domāt, kādas domas mēs domājam, vai ne? Tas viss kopā, vai ne? Un šī te programma ir tik universāla, patiesībā šis te projekts ir tik universāls, kad var tikai pabrīnīties. Mūsu lielais mentors Vineta Meduņecka ir uztaisījis tādu fantastisku pasākumu, kas notiek katru vasaru, kad satiekās šie cilvēki, kuri ir piedalījušies šajos visos projektos. Un mums ir tāds brīnišķīgs pasākums, kurā cilvēki ierodas, lai vienkārši pastāstītu par saviem rezultātiem. Un tas ir viens no maniem mīļākajiem pasākumiem. Protams, šobrīd nav reklāma par šo pasākumu, viņš būs augustā, un mēs noteikti par to runāsim, ka viņš nāks tuvāk. Bet tajā brīdī, kad tu nokļūsti šādā pasākumā un kad tu noklausies, es tur vienmēr ir tik daudz emocijas, ja? Tik daudz cilvēkiem ir palīdzēts, kuriem ir pateikts, samierinies ar savu stāvokli, samierinies ar savu pašsajūtu, samierinies, man tūlīt būs 55, ārprāts, tev galva mēdz pasāpēt, ir nedaudz liekais svars, kā, tev taču ir vecums, tev taču kādas muļķības. Cilvēkam ir jājūtās labi visos vecumos, jā. Mums tik daudz ir visādu ieliktu programmu, kā mums būtu jājūtās, vai kas ir normāli, nē, labi justies un būt enerģijas pilnai un pozitīvai, un labi gulēt, ja, tas ir normāli tavā vecumā, manā vecumā, bērnībā, vecumdienās, ja tas nav tā, ka slimam būt pēc 50, ka tas ir normāli. Tagad jau patiesībā slimošana paliek arvien jaunāka un jaunāka. Ja? Problēmas paliek arvien jaunākas un jaunākas. Un tie, kas runā par šādām lietām, arī paliek arvien jaunāki un jaunāki. Ja? Mums daži cilvēki, kas projektos par sevi stāsta, ir tikko pēc vidusskolas, ja? Un nerunāt jau par bērniem, kuriem ir ārkārtīgi daudz izsitumi, un tur gan ir atsevišķi stāsts par to, kā mums mamām vieglāk ir pabarot savus bērnus, un ar ko tad īsti mēs barojam savus bērnus. Un es saprotu, ka ir grūti šajā mūsdienu pasaulē, labi, tas ir atsevišķi
stāsts par kolām, čipšiem un visu pārējo, ja, bet jebkurā gadījumā atkal es atgriežos pie tā, tas, ko mēs ceram, tas, ko mēs ēdam, tas, kā mēs dzīvojam, un tas, kā mēs par sevi rūpējamies, jebkurā vecumā ir pamats. Un šāds te projekts, kas palīdz restartēt visu to, kas ir sastājies, izvadīt visus liekos iemītniekus, kas mūsos ir, pastrādāt ar visādiem iekaisumiem mūsu ķermenī, ja, iedot tonusu mūsu organismam, ja, padzirdīt viņu, izskalot viņu, ja, un tas ir brīnišķīgi. Un to kārtīgi var izbaudīt, piedaloties un izējot tam, jā, jebkurā gadījumā. Jā, super. Nu, tieši tā. Un arī tev arī cilvēki, vai ne, ko tu esi atvedusi arī uz projektu, un pa lielam viņiem arī tā tad ir šie te foršie rezultāti? Jā, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas piedalās, man jau arī ir vairākas sezonas un arī citi projekti. Protams, kad ir dažādas tās situācijas. Cilvēks vēršas un uzsāk kaut ko darīt pie ļoti dažādām situācijām. Ir tādi, kuriem jau ir ļoti grūti. Ir tādi, nu, piemēram, man mamīte vai cilvēki, kas ir vecāki. Ir cilvēki, kuriem jau ir uzstādītas diagnozes, kas tikai sāk, jā. Ir cilvēki, kuriem ir tiešām izteikts liekais svars. Un tad ir cilvēki, kuriem ir kaut kādas atkarības vai vēl kaut kas, jā. Tas viss ietekmē šos te procesus, un kādam izdodas diezgan tā pacilājoši iziet šo te pirmo reizi šādā projektā. Un dažiem cilvēkiem ir ļoti grūti, jā, ir kaut kādi, nu, kā āda mums ir liels izvadu orgāns, kādam kaut kas sāp, kādam ir grūtāk, pirmajās dienās varbūt arī sāpēt galva, kādam ir tā, ka tiešām apetīte vēl vairāk uzbudinās, kādam taisn otrādi, jā. Nu, var sakot, ir ļoti dažādas tās situācijas, un līdz ar to arī rezultatīvitāte ir dažāda, kā mēs par tajā projektā katrs ieejam un kā mēs līdzdarbojamies. Jo mēs arī esam ārkārtīgi dažādi. Ir cilvēki, kas pasaka man, pasaki, kas man jādara, man īsti nav daudz laika, pasaka man, kas jādara, es izdarīšu, un, tu man, nu, un tas arī viss, man tur īsti nav laika paskatīties kādu rekomendāciju, vai palasīt, vai iesaistīties, vai izzināt šos te procesus, ja? Un es esmu novērojis, ka rezultāti ir vājāki. Tādi, kuriem nepietiek pacietības. Viņš to pirmo mēnesi sasniedz rezultātu, tad otrajā mēnesī ir kāda dzimšanas diena, tad ir kaut kāds liels pasākums, un tad ir atkal kaut kāda, jo mums šeit ir rekomendācijas, ja tas tā būtu dīvaini, ja mēs no vienas puses mēģinām attīrīt organismu, no otras puses mēs viņā krāmētu iekšā visu, kas viņam tiešām nav labs, teiksim, ja. Līdz ar to sanāk tas rezultāts, viņš ir, jebkurā gadījumā, viņš tiešām ir, bet viņš ir citādāks, ja. Un līdz ar to tie rezultāti un tie cilvēku tās pēc tam gan tās atsauksmes, gan uztveres, ja, ir ļoti dažādas. Jo tāds, kurš varbūt ļoti maz ieguldījis un nolecis kaut kādā sākuma posmā, beigās pasaka, ai, tas nedarbojās. Ja? Jo tas nav ibumetīns. Es iedzeršu ibumetīnu, un man pēc 15 minūtēm pārstās sāpēt galva, kā mēs zinām. Mums jau vajag vienu tabletīti un ātri. Ja? Bet veselības sakārtošana, restarti, tas nenotiek 5 kapekās un ātri. Tur ir vajadzīgs laiks, lai organisms spētu pārorientēties, jā? Un tajā ir jāiegulda. Un tas, kurš iegulda, tiem ir lieliski rezultāti. Tas, kurš pieslēdzās un grib. Tu gribēji, tev tā sāpēja galva, ka tu saprati, ka man nav vairāk, es nevaru izturēt, jā? Man arī, es redzēju to cilvēku, kurš pēc laimes slimības nevarēja paiet, viņam nepalīdzēja antibiotikas, viņam sāpēja pēdas, locītavas, viņu tik ļoti bija tā laimes slimība ietekmējusi. Un es sapratu, nē, es tā nevēlos, jā? Un man bija skaidrs mērķis, ka es to izdarīšu pilnā apmērā, jā? Un tāda mērķtiecība, un tāda pacietība, un tāda griba, tā visās jomās, visos projektos, jeb kādās dzīves vispār izpausmēs, ir ļoti labs vadmotīvs. Jā. Tiem arī izdodas. Super, ļoti motivējoši, jā, īstenībā. Nu tā ir. Jo te jau arī ir tas foršais, kad, ja piemēram, ja cilvēkam vienam pašam ir grūti, tad viņš tiešām var nākt šajā projektā, un tas viss mums notiek čatā. Principā jūsu atrašanās vietai nav nozīmes. Vienīgi tas, kad ir jāieskatās tajā čatā un jānoskatās kāds video, jāizlasa kāds raksts, ko iesaka nutriciologi, veselības treneri.
jo tas ir tiešām šīs zināšanas, kas man arī nāca tāds pilnīgais jaunums, ja, man arī teica, iztīri organismu un tev galva nesāpēs, likās kāds sakars, ja, bet viss ir saistīts. Sakars. Man vispār aptieka, 2 gadus es esmu visā šajā, man aptieka vispār vairs nav vajadzīga. Saprot, tas ir ārkārtīgi. Es zinu, ar kādiem, es tagad zinu, kuras dabas vielas, kuru uzturbagātinātāji, kuri komponenti, ja, kuri ekstrakti man palīdz. Es jau tikai sajūtu, kad esmu kādam nogājis garām, kuram ir bijis šiesmas vai kaut kāds vīrus vai kas, es jau 2-3 dienās uztaisu konkrētu ekstraktu kombināciju, un ne, man blakus cilvēki var slimot, un tā, ka nogāžās uz 39, un beigās atkal uz tām antibiotikām un visu ko. Nē, ja, tam ķermenim ir vispār tik daudz lietas, tu šeit vari uzzināt, kā var palīdzēt ar dabu. Agrāk taču arī mūsu senči mācēja saprast, ja, priekš kā mums ir vajadzīgas rūgtvielas, priekš kā mums ir vajadzīgi fermenti, tie paši kāpostiņi un tam līdzīgas lietas. Daudz cilvēku labāk māka patiesībā zināja, kā uzlabot zarnu trakta darbību un tā tālāk, bet mūsu šajā te vidē un pasaulē, kurā šie mākslīgie produkti, un es strādāju pārtiks uzņēmumā, un es saprotu, ko nozīmē rādītāji, peļņa, pasaules piesārņojums, ja, jo mēs piesārņojam okeānus, mēs piesārņojam dabu, mēs noplicinām zemi, mums gribās, lai nebūtu visādi insekti, lai nenoēd mūsu labību, ja, tas viss atstāja ietekmi uz mums visiem, ja, un līdz ar to, ja ir jāpārvalda tā daba, mēs tik ļoti ar tām zālēm un ar visu kaut ko citu, ja, kad beigās mēs taču saprotam, piemēram, mums var iedomāties, kādu iespaidu atstāja uz aknām šāda te ļoti lielas galvas sāpju remdēšana ar ibumetīnu. Ja? Es saprotu, ka viņš noņem sāpes, tas nav izturāms, tur pieslēdzās nervu sistēma, tur tiešām tas ir smagi, ja? Jo sāpes, ja, iesaist tur kortizols, tur viss kaut kas, ja, mums ir ļoti lielas, var būt problēmas no šīm galvas sāpēm, bet ja mēs viņas risinām, tikai novēršam cēloni, ja, tad kā tām aknām ir, pēc tā mēs ķeramies klāt aknām, lai gan galvu sāpe nav mainīsies, tās galva tik un tā sāp, bet pēc laika mums jau sāp galva un vēl ir problēmas ar aknām. Un tā tas pamazām, kad cilvēki 60 gados jau ir tādi, kas kādas tur fiziskās aktivitātes, viņiem jau ir visādas veselības problēmas ar vēnām, ar sirdsdarbību, ar asinsspiedienu, ar vēderizajām un nervu sistēmu un tā tālāk, ja? Jo cēloni jau jārisina, un tos lieliski risina šādas te attīrīšanās un restartēšanās programmas. Tā bija labākā diena, kad es ieraudzīju šādu te sarunu, un mani tas uzrunāja, un es nolēmu pamēģināt. Tā kā super! Tiem, kas klausās, jūsu lielā iespēja ir pamēģināt. Jā. Pamēģināt, iekļauties šajā projektā un izdarīt to, iemesties tajā un pamēģināt. Mums jau pirmkārt janvārī patīk visu kaut ko sākt no sākuma, un tiem, kuri saka, ka viņiem nav naudas, nav laika un tā tālāk, paskatieties no sākuma bankas kontā, kur jūs pēdējos 3-4 mēnešus esat iztērējuši lieku naudu, tas ir pirmām kārtām, ko jūs varējāt nepirkt. Pēc tam paskatieties skapī, kādas mums ir varbūt liekas somiņas vai blūzītes, kuras mēs esam uzvilkuši 1 vai 2 reizes, un savā parfumērijas maciņā, kur ir lūk kuras mēs varbūt tās tā arī neko daudz neesam iztērējuši, un padomā, ka varbūt mēs varam šo te novirzīt uz veselības jautājumiem un ieguldīt šādā te projektā. Tas ir viens. Otrs jau tie, kas saka, ka viņiem nav laika piedalīties šādos zūmos un palasīt. Paskatieties savā atskaitē telefonā, cik jūs skrulējat bieži rīliņus un vēl kaut ko, un cik mēs pavadam laiku vienkārši vai spēlīties, vai vēl kaut ko Instagramā skatoties kaut kādas vienkārši video, ja? Varbūt, ka tomēr arī tam laiks var atrasties, tā kā visi jau nosaka tā pozitīvā domāšana un vēlme mainīt ieradumus, ja? Jo šis noteikti ir stāsts par ieradumu maiņu, caur kuru mēs varam izmainīt dzīvi, sākot ar šo projektu 90 dienas. Jā, ļoti, ļoti iedvesmojuši, Marika. Super, jā, un es vēl tādu nedaudz papildināšu. Tātad šis te projekts ir jau uz 3 mēnešiem, bet
kā jūs jau redziet, ne man, ne Marikai tas nav bijis tikai uz 3 mēnešiem, jo mēs šeit esam palikušas jau pavisam, tāpēc, kad mēs tiešām jau jūtam, redzam šo te vērtību gan sev, gan saviem ģimenes locekļiem, gan saviem klientiem. Un ko tad šie 3 mēneši ietver? Tātad pirmais mēnesītis mums ir atbrīvošanās, organisma attīrīšana no toksīniem. Tātad visas sliktās vielas, kas ir ēdienos, dzērienos, tāpat alkohols, ja kādam tur smēķēšana un visi arī vide, ārējā vide, ja viss piesārņojums no dabas, diemžēl arī no kosmētikas, jā, viss nonāk mūsos un tas uzkrājās, un tad arī sākas dažādas problēmas. Pirmais mēnesis mēs tātad attīram no toksīniem savu organismu. Otrajā mēnesī mums ir parašildu programma, un tā jau mums ir vērsta uz dažādu parazītu, sēnīšu, baktēriju, vīrusu attīrīšanu no organisma. Arī ļoti fantastiska programma, kas arī es jau stāstīju, kad šie te produkti, kas ir parašildā, ar viņiem es ļoti, ļoti veiksmīgi tiku vaļā, pat nesaslimu ne ar kādām slimībām. Te bija ļoti tāda liela epidēmija, mums jau visi slimoja, visi kuņķojās, kā to arī teicu. Vārdā, vai ne, bet visiem tāpat ir skaidrs, par kādu epidēmiju iet runa, jā. Jā, un man pat iesnas nepiemetās, ja. Tā kā es turos, viss ir ok. Arī aptiekā, nē, vispār kādas aptiekas zāles arī vairs neatceros vispār, kad es lietoju. Tātad otrais mēnesis mēs no visiem šiem te parazītiem, sēnēm, baktērijām, vīrusiem atbrīvojamies, un 3. mēnesī ir kolovada, dziļā zarnu trakta tīrīšana. Tu gāju, ja? Es zinu, ka tu esi gājusi. Es zinu, kā ir to dziļo trauku, tu patici, ka tur ir tās 4 bada dienas. Es tajā pirmajā reizē 2 gadus atpakaļ, es noraustījos. Man tā kā likās, saka, Dievs, es tagad nē, bet es tāpatās vēl paņēmu tā kā klāt attīrīšanos paildzināju un pēc tam pārgāju uz šūnu uzturu, ja? Jo tā kā mēs visu esam attīrījuši un iztīrījuši, ja, tad mums vajag pabarot un ielikt tajā ķermenī visu to labo, ja? Bet ejot otro reizi pēc veselības koncepcijas, es viņu izgāju, jā. Un viņi tā, labi, neteikšu to teicienu, to ir jāizjūt, teiksim to tā, jā, tam jāiziet cauri, lai saprastu to. Es, laikam, pirmo reizi dzīvē sapratu, ko mēdz austrumu cilvēki runāt par tām, tad, kad kāda ir tā prāta skaidrība ķermeniskā un vispār tas dzidrums, ko tu spēj dabūt caur to, ka tu neēdi fiziski to pārtiku, ja, tās ir tikai 4 dienas, ja, jo nebija jau, tas bija vairāk tāds mentāls izaicinājums mentāls nekā fizisks, ja, jo ķermenis tiek sagatavots par šo laiku, ja, bet tā nirvana, jā, nav viegli, katram tas notiek savādāk un katra tā kolovada notiek savādāk, bet, jā, es pirmajā reizē, godīgi, kāpēc man jāizliekās pirmā reizē noraustījos, jā, bet, izgāju, tā kā vieglāku to kursu, bet, tā ir jaudīga programma, jā, tā dziļā attīrīšanās. Jā, un šeit tik tiešām arī var, nav jābaidās, mums ir vieglāka programma, Kolovada Light un Kolovada Plus, tā kā tur var skatīties pēc spējām. Jā, tagad ir tāda iespējas. Jā, un pēc tam šūnu pabarošana, jā, un tad, ja tu esi visā piedalījies, visam sekojis līdzi un izgājis cauri, tad atnāk tās apskaidrības mirklis, kad pēc tam mēs skatāmies un ejam cauri, kā mēs sākām, gan ar klienti, gan paši sevi, jā, un kādas ir pārmaiņas. Ir pārmaiņas, jā, ir šīs te pārmaiņas, jā, un katram viņas ir patiešām pārsteidzoši dažādas, jā. Ķermenis it kā atrod to vājo punktu, ja, un uz to nosūta visu savu jaudu, un tur arī sniedz šo te pirmo palīdzību, ja. Ja sāp galva, tad pirmā palīdzība ir šai te galvai, ja ir nenormāls stress, tad tev pirmā palīdzība nāk, lai mazinātu šo te stresu, ja ir kaut kāda zarnu trakta problēmas, ja, tad to uzlabo, ja. Tā kā tik tiešām ļoti, ļoti rekomendē. Var sakot, tie, kas mūs klausās, tie, kas mūs klausīsies pēc tam, rakstat, nevelkat garumā, mēs līdz 7. datumam uz šo sezonu, līdz 7. datumam gaidām vēl šos te pieteikumus, ja, jo nav jau nekur iecirst akmenī, ka tieši 7. jāsāk. Var arī sākt 8. un arī 9. var sākt viss kārtībā, ja, vienkārši pieņemt šo te lēmumu pamēģināt. Ja, tā kā ir jāpiesakās vai nu pie Diānas, vai nu pie manis, rakstiet vienai no mums,
Varbūt tās vēl ir jautājumi, varbūt tās mēs neskārām kādu problēmu, kas tieši jums šobrīd ir aktuāli. Ticiet man, arī tai var palīdzēt. Šīs te projekts arī tai nepieminētajai problēmai var palīdzēt. Jā. Galvenais ir restartēt, jā. Un mēģināt šo te. Arī tiem, kuriem nekas nesāp, pamēģiniet. Tā jauda un tā enerģija, un pēc tam gan ādas stāvoklis un viss kaut kas tiešām uzlabojās. Arī mati aug labāk un tā tālāk. Jā. Tieši tā. Nu tā, paldies. Es domāju, vienreiz ir jāpamēģina pašam, lai tik tiešām sajustu to uz sevi, un tad jau arī, kā saka, tad arī var spriest un domāt. Jā, super, Marika, paldies tev liels par sarunu. Tā kā, jā, droši rakstiet. Rakstiet man. Liels tev paldies, ka uzaicināji. Un arī vēl pateikšu to, ka arī, ja kāds tik tiešām varbūt liekas, nē, man nepatīk tie čati, to var iet arī tīri individuāli, sazinoties tikai ar savu šo te veselības treneri, jeb mentoru, ar mani vai ar Mariku. Obligāti nav šajos šatos jābūt, bet, protams, ja jums ir vajadzīgs atbalsts, motivācija lielāka, tad mēs tiešām un šīs zināšanas fantastiskās, tad droši piesakieties un var sākt to darīt jebkurā laikā. Galvenais, pieņemt šo lēmumu. Jā, pieņemt lēmumu un parūpēties par sevi. Tik tiešām, izbaudīt un parūpēties. Paldies, Diana! Paldies visiem, kas skatījās, un droši rakstīt, ja kādi jautājumi. Un mēs esam šeit. Laimīgs un enerģijas pilns jaunais gads. Jaunais gads, jā. Paldies! Čau!